34 gadus vecais Andris Slavnoikšķils jau 3. sezonu startē vasaras sprinta čempionātā. Pērn ar 3 uzvarām pēc kārtas viņš nodrošināja čempionu titulu klasē virs 2,5 litriem. Šodien esam ciemos pie Andris Slavas, tā teikt, vasaras sprinta karaliskākās klases čempiona. Jā, pagājušā sezona bija ļoti, saspringta un interesanta tādā ziņā, kad bija ļoti liela konkurence tieši mūsu klasē. Tur bija, tā, kad ir arī zināmi braucēji kā Mareks Stolcermans, Ainārs Eikerts, un, tad jau tev ir kaut kāda salīdzinājuma, ir pēc kā tiekties, kaut ko pamācīties. Stolcermans arī neskopojās ar, kaut kādu, pamācīt, kā braukt, kāpēc braukt, piebremzēt, atlaist. Ļoti patīkam tas, ka mūsu klasē, bija 8 braucēji, kuri jebkurā posmā var izšauties pa pirmo vietu. Tev arī tikai 3 uzvaras no tā čempiona guvuma. Tā čempionāta tituls tas nāca pēdējā posmā. Pēc pirmā brauciena jau tur Stolcermanam bija kaut kāda, saprata, ķibelīte ar kaut kādu riepu izvēli, vai viņas vienkārši tur nebija tik smalki, tur nezinu. Bet sākums mums arī bija diezgan pasmaks, jo uz 3 strīniekiem sakarā ar to, kad ir aprīļa mēnesis vēss un izvēlējāmies mīkstāk sastāvu riepas ar domu, ka varētu cietā sastāvu slīdēt, bet kļūdījāmies un, diemžēl, ļoti nelabvēlīgs rezultāts 8. vieta. Nākamais posms, kāpēc tur neuzvara, ja tā godam noslēgta sezona? Nākamā posmā bija sīva cīņa, bija pirmajā braucienā ar Aināru Eikertu, bet Ainārs Eikerts pierādīja, ka pieredze un meistarība tomēr ir viņa pusē. Tad sanāca, ka palika 2. Tas bija Rūlīšu trasē un 3. posms. Kandavā atkal viss sagāja ļoti labi. Ir tā, ka jau pirmajā braucienā bija 4 sekundes pārsvars par tuvāko sekotāju, bet attiecīgi atkal mani konkurenti sabrauca 1 sekundē, sabrauca 4 mašīnas. Vai pat pussekundē. Tas vien pierāda šo īsto konkurenci. Jā, tos rūdītākais Sansets, Mareks Stolcermans, tiešām šoseis speciālists numur 1. Varbūt, tā, ka varbūt nepiemērot automašīnu šīm trasēm, jo tomēr pakaļs piedziņa ar tik lielu jaudu. Un arī tas, kad viņi ir savā klasē ar 2 braucēju, es domāju, ka tas arī tāds nepareizs lēmums. Jo viņam visu laiku nesanāca tos 2 braucienus nobraukt ar saudzētās riepas. Jā, un tu tam visam pa vidu nedrīkst noslēpt arī faktu, ka riepa izvēlē bija sagatavojies ļoti labi. Pateicoties Baltūras pārnotiem ceļojumiem par atbalstu, bijām ļoti labi sagatavojušies sezonai, uzreiz iepirkām ļoti daudz, 6 komplekts riepas, kā arī pavadījām ļoti daudz testus, arī ar Ivaru Vasrauģu klātbūtni, kas arī daudz ko deva, jo pat atceros, bija pirmais treniņš ar Vasrauģu, bija tā, kad apsēdās Ivars blakus, un tad liekas, jāmēģina kaut kā kaut ko parādīt, bet tad tur viena apmēla, otra apmēla, tad Ivars saka stop, un tagad sākam visu no jauna. Tad lēnām, tad ir jāizgāja. Ivars varbūt ātrāk sapļu laikus treniņos neoficiālos uzstāt nekā tu? Tur, man liekas, īsti sākumā viņš pabrauca, bet laikus tā neņēmām vairāk, man pamācīt un saprast, kad bremzēt, ātrāk, vēlāk, izbraukt pareizi trajektorijas līkumus un tādā veidā. Jā, tas vien pierāda tos vārdus, ka, bet šo sezonu es beidzot gāju uz to mērķi atšķirībā no iepriekšējām 2. Jā, mērķis bija, protams, jo pirmo sezonu uzsākām, paaicināja, varbūt aizbraucam. Aizbrauc arī pirmajā gadā, tas bija 2008. gads, arī 3 strīnieki bija pirmais posms, un arī bija ļoti kupls dalībnieks. Skaits bija kaut kādi 32 dalībnieki, ja nemaldos, kur arī bija Jānis Kārkliņš, Dūcis, Matīs Mežuks, tas bija tā, un sanāca izcīnīt 3. vietu pirmajā posmā. Bet tā bija Jāņa Kļaviņa, tā teikt, ēra. Tā bija Jāņa Kļaviņa ēra, tur, ir tā, ka, lai dabūtu viņa līmeni, vēl, es domāju, ļoti, ļoti daudz jābrauc. Pagājušu gadu, tā teikt, 2 gadus apakaļ, Ints Jeršovs, tepat arī tā teikt, vietējais amatieri. Ints Jeršovs, man liekas, viņš arī ir piedzimis ar stūri rokās, un viņš ļoti daudz piedalās un tiešām brauc, cilvēks cīnās, bet, varbūt arī tā tehnika, es domāju, nav īsti, varbūt tāda, vai pieeja
tehnikas sagatavošanai, jo es domāju, ka mūsu klasē varētu būt Mitsubishi Evo Lancers vispiemērotākā mašīna, ar kur būtu konkurētspējīga un cīnīties pa godīgām vietām. Mašīna ir standartā, ļoti maz vajadzīga kaut kāda ieguldījuma. Tur nav jāliek tā kā Subaru, tur radiators priekšā, aizmugurē, pa vidu. Šeit pietiek nomainīt izplūdes sistēmu, kā arī uzlikt amortizators stingrāks, zemāk dabūt mašīnu, stingrāks regulējums. Ir aktīvie diferenciāļi, gan starpas diferenciāls, gan aizmugurējs, kurš tā palīdz stūrēt, līkumus izbraukt precīzāk, arī ļoti labi vadās tieši uz slapja asfalta. Ja ir kaut kāda saprašana par braukšanu, tad principā ir tā, ka izslīdēt vai kļūdīties ir diezgan nereāli. Jā, jo šos jautājumus jautāja pamatoti. Autosporta aprindās tevi sāk jau definēt par Evo guru. Ir jā, tā kā Evo sākās no 99. gada, sāku strādāt Skandi rallija komandā par mehāniku, Valdim Spredzim un Ivaram Vasraudzim. Tad jau visu laiku, kāpinājās tās paudzes mainījās. Sākām ar Evo 5, Evo 6, Evo 7, nāca pieredze. Andris Slava mums ir bijis mehāniķis Ivaram Vasraudzim. Ivaram Vasraudzim, jā, bija ļoti patīkami strādāt. Visus šos gadus izcīnījām arī 5 čempionātus. Ļoti patīkami bija strādāt, un kad bija uzticība tāda. Nāca VRC, kur tev pie šprices vairs nelaida. VRC ir savu cilvēku, tur ir inženieri, tur atkal nav viss tik vienkārši. Tur diezgan tā ir. Ir jābūt zināšanām, ir viss principā ir tā, ka komputerizēts un jābūt cilvēkiem. Tur jau ir savādāk jāmācās un jāaug līdz tādam līmenim. Beidz, cik tev tur bija? Vēl bišķīts un strādāt Anglijā? Tad ir tā, ka ir principā tikai jānodarbojas ar to, lai varētu iemācīties, apgūt to visu. Nevar saistīt ikdienas kaut kādu darbu un vēl autosportu. Vasaras sprints šajā jaunajā sezonā vairs bez slikiem. Kur tad liktos? 6 komplekts riepu. Plāniņš ir tāds, ka pietiekoši daudz vēl palikuši kā sliki. Es domāju, ka viņus sākumā mēģināsim iedzīt atkal ar slikiem kaut kādas ātrumu, jo tomēr ir starp sezonām ir kaut kāds laiks pagājis. Bišķiņ jādabūna atkal tas ātrums, ritms, patrenēsimies, pamācīsim kaut ko un tad jau sāksim trenēties ar ielas riepu. It kā jau ar slikiem tiek ļauts braukt tajā brīvajā klasē? Tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir vēl joprojām mēģināsim aizstāvēt čempionāta titulu. Un mērķis ir viens – cīnīties tikai pa godīgām vietām.